Jā, mēs esam milzīgi līdzjūtē. Mums Patriks spēlē, brālis un tētis atbraucis ir pārstāvēt vecākus. Jā, Sandī? Ko brālīts? Mums ir brālītim knapi 2 gadiņi, bet viņam pirmais vārds ir Dinami. Viņš ir liels fans. Brālis, jaunākais. Matīs. Spēlē, aizsardzībā. Pagaidām trenējās. Tāpēc pats arī spēlē jau 3. gadu arī spēlē amatieros. Tāpēc arī brāli izdomājām arī sūtīt hokeju. Patīk tā komunikācija puišiem. Vismaz ir nodarbošanās ārpus stundu laika. Nesēž mājās pie datora, ir kaut kas. Norūd sevi fiziski, uzlabo savu veselību. Tādā gara. Viņš un viņa brālis spēlē hokeja Zemgale komanda. Viņš pirmais gads, brālis jau 3. gads spēlē. Kāda pašam pieredze, kad uzkāpāt uz slidām? 10 gadi atpakaļ. Tas ir pasakiet, cik jums bija gadi un kurs? Man tad bija jau 27 gadi. Un kur tas slidot tev bija? Te Jelgavas ledus halē. Tagad turpinās visu? Jā, turpinām spēlēt amatieru hokeja līgā. Komanda Lielupe. Jā, man dēls spēlē Zemgale. ILS komanda, U12. Viņam bija 3 gadi, es viņu slīdes noliku. Pēc tam 4 gadus, te viņš atnāca spēlēt, trenēties jau. Es arī pie vecākiem šodien kapteinis būšu laikam. Cik reiz nedēļā jums ir treniņi? 4 reizes nedēļā, sestdienos, svētdienos spēles. Domājat kā? Nezinu, domāju, ka vinēsim. Jā. Kad tas sāk? Tā trenēties cītīgāk? Pirms 2 kādiem gadiem. Slidām uzkāpu 5 gados. Tas pirms ledus treniņiem sāku slidot un skritu uz slidām. Tad es mēģināju izlaikt tēti slidojumu, pēc tam jau domāju, ka nākšu hokeju un tā arī sāku. Viņš teica, ka viņš zina, kā tas ir spēlēt hokeju. Reku viņam ir trauma jau. Pirmā hokeja trauma. Pirmo reizi 17 gadu vecumā, bet kopš tās reizes vairs nebija slidojis, un tagad šonedēļ, visu nedēļu kaut ko mācījos. Es domāju, ka mēs vinēsim. Mums būs noteikti 20-0. Kurā pozīcijā tev vislabāk patīk spēlēt? Aizsardzībā. Kur spēlēt? Arī aizsardzībā. Komanda tika tālāk, mums jau praktiski nebija izdereģu, mēs tikām tālāk no grupas ārā. Tagad spēlēsim par medaļām. Pirmie iet kopā. Mēs esam otrē. Jā, mēs esam otrē. Nils, ņem ripu. Vai tas ir Nils? Jā, Nils. Aiziet, Nils garām vienam, garām otram. Un neviens viņam nepalīdz. Lainār, kāds nespēlē? Maiņo! Aiziet, neuzticēs.
Mūsu vārds stāv Nikita. Tas ir mūsu vārds, U12. Grūti. Vēl viens gads un mēs netiksim līdzi. Ar katru gadu ar vien grūtāk. Jā. Tiec, vai nebija tiec? Jā, mazie vinnē. Mazie vinnē. Jā. Trešā maiņa ielaiž golu. Ko vajag, to vajag? Artūrs Karša, Samsonovs, Denis Samsonovs, Ropis Denis Davidovs un Rūdis. Jo puikas ļoti centās un uzvarēja vecāku komandu, rezultāts bija 10-6. Nu, tā kā vecākiem ir jāpārdomā savu darbības un jāsāk trenēties. Fotogrāfija, tu esi šeit? Tā, tu šeit esi. Un tētim dāvanu varēs uzdāvināt, vai nu pats varēs vilkt, ja derēs. Tā, nākamais ir Rūdis. Es novēlu visai mūsu komandai, lai mēs būtu nākamā sezonā draudzīgāki, veselāki un tiktu LHF čempionātu vismaz pieciniekā. U12 komandai novēlu izturību treniņos, neatlaidību, daudz meistarības un veiksmi arī turnīros, lai būtu pirmās vietas. Un es domāju, ka, lai sportiskais gars valda un arī saticība ģimenēs jaunajā gadā.